Nu ko, noteicošais skaitlis 5. 5 ir centrālais dvēseles skaitlis. Tas ir dinamisks, pārvalda gribas centru un dod cilvēkiem spēku tikt galā ar visu un izturēt pārbaudījumus. Cilvēki ar noteicošo skaitli 5 ir diezgan nepatstāvīgi. Viņiem patīk brīvība, pārmaiņas, taču tiem parasti trūkst atbildības sajūtas. Šiem cilvēkiem nepatīk saistības un noteikumi, tomēr viņi ir cēlsirdīgi, labdabīgi un spēj piedot. Ja skaitļa 5 cilvēki dzīvo maksimāli izmantojot savu potenciālu, tie lielākoties zina, ko citi domā. Viņi pārsvarā ir pašpietiekami, apveltīti ar labu paškontroli, apburoši un pievilcīgi. Ja rodas nepatīkama situācija, šie ļaudis reti ļaujas sāpēm vai ienaidam, vienkārši viņi pavērš savus domas citā virzienā. Skaitļa 5 vibrācijas iespaidā cilvēki bieži vien mēdz vienkārši bez ilgas domāšanas apprecēties, ja? Vai ļauties romantiskām attiecībām. Nauda arī nāk un iet šiem cilvēkiem. Dzīves ritenis griež tik strauji, ka viņiem bieži vien nākas brīnīties par to, kas sagaida viņus jau nākamajā brīdī. Ja šie individi dzīvo saskaņā ar savu īsto vibrāciju, viņi pieņem ikvienu piedzīvojumu un mācās no tā. Jo, piemēram, taroloģijā skaitlis 5 ir skolotāja enerģija, tātad dziļie racēji, cilvēki, kas visu mūžu mācās. Lūk. Un šīs vibrācijas drošais patvērums ir koncentrēšanās vai arī noslēpšanās klusumā. Skaitļa 5 cilvēkiem ļoti labi palīdz regulāras meditācijas. Šie ļaudis ir mentāli ļoti saspringti. Viņu domas un lēmumi raizās bez kavēšanās. Viņi rīkojas impulsīvi un bieži vien pārpūlē savu prātu līdz tādai pakāpei, ka bieži vien kļūst par stresa upuriem un top viegli aizkaitināmi un arī mēdz būt ļoti ātrsirdīgi. 5 ir diezgan ekstrēms skaitlis, viņš visu laiku izraisa tādu nemieru. Tam var būt arī labvēlīga ietekme, ja šī skaitļa pārvaldītais cilvēks cenšas dzīvot mierīgi, nevis trauksmaini. Ja viņš dzīvo trauksmaini, tad 5 spēks var pavainot šīs personas gribas spēku, un viņš var kļūt ļoti neusticams. Šī skaitļa ietekmē esošie cilvēki ir līdzjūtīgi un laipni, bet viegli vadāmi. Ja vien dzimšanas datumā nav arī citu ciparu, kas gādātu par spēku un par noturību. Intuīcija ir šo cilvēku lielākā bagātība, un viņi bieži vien īstajā brīdī pagadās īstajā vietā, bet viņiem netīk pievērst uzmanību sīkumiem. Tā rezultātā viņi arī ar labu nodomu vadīti bieži vien iekļaujas nepatikšanās, jo redz sīkumus var nepamanīt. Skaitļa 5 cilvēki pēc rakstura ir absolūts pretstats skaitlim 4, ja, vai ļaudīm ar skaitli 4, ja, kas ir, kā zinām, darba rūķi, ja, un labi strādnieki. Cilvēki ar noteicošo skaitli 5 ir līderi un lielākoties nespēja veiksmīgi strādāt kādu priekšnieku labā. Ja vien viņu darba apstākļi nesniedz brīvību pieņemt dažādus lēmumus un piedāvāt pašiem savas idejas. Tāds lūk ir skaitlis 5 un uz tikšanos nākamajos video.